Jo, esiet sveicināti Sulīgie, un mēs esam atpakaļ jaunā video. Un, kā redzat, šis ir mazliet savādāks koncepts, jo mēs esam mašīnā ar 2 rādiņu dalībniekiem. Viens čalis, viena meitene. Un kopā būs 3 šādi rādiņi, un mēs skatīsimies, vai mēs esam izvēlējušies sadarīgus pārus. Viens versus viens. Viens pret viens, kas varbūt kopā turpinās kaut ko arī pēc šova, cerams. Bet tad jau mēs redzēsim. Es ātri pastāstīšu noteikumus. Jūs runāsiet kopā 10 minūtes. Pirmās 5 minūtes jums būs šie blindfoldi, lai jūs neredzat viens otru, lai jūs varat tīri izprast viens otru personību sākumā, jā, tā kā? Jā. Tad jūs novērtēsiet viens otru pēc personības, un tad es jums palūkšu novilkt šos blindfoldus, jeb acu apsējus, un tad jūs viens otru ieraudzīsiet, parunāsiet bišķi 5 minūtes un novērtēsiet viens otru arī tā. Ceipšī. Okay. Visi sapratāt, jā? Protams. Okay. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks, tagad arī online. Es uzdošu kaut kādus pirmos jautājumus, lai jums palīdzētu šo randiņu ievadīt, ja? Kā tevi sauc pirmkārt? Mani sauc Adrians. Un kāds ir tavs vecums un ar ko tu nodarbojies? Mans vecums ir 18, nodarbojos ar cīņas veidu MMA, piedalos arī sacensībās, uzvaru, kā arī nodarbojos ar muzicēšanu, bet kas nav saistīta ar New School kaut kādu mumble šitu, bet tā kā vairāk lirisks deep meanings, vai ne? Un tā pa dzīvi man ļoti patīk mašīnas, bet es neesmu mehāniķis. Kaut kā tāds bišķīt no manis, tas arī ir basically, ar ko es nodarbojos ikdienā. Tāpēc, ka disciplīna, ja tu gribi kaut ko sasniegt tajā sporta veidā, vispār lietā, ko dzīvē dari, tad tev jāieguldās uz visiem 100%, ko es šobrīd arī daru. Kaut kā tā. Okay, tas labs mindsets, es domāju. Un tev, kāds ir tavs vārds, vecums un nodarbošanās? Mani sauc Kristiāna, man ir 19. Es mācos uz doto brīdī par veterinārā ārsta asistentu. Tā, principā, es vēl lasu grāmatas par psiholoģijas pētu, tad visu tā tālāk. Tas arī tā, principā, viss. Es mācos, jā, es zīmēju arī. Zīmē? Jā. Ko tu zīmē, kādu stilu, kas tev vairāk padodas? Es zīmēju visu, kas nav cilvēku. Man ļoti nepatīk cilvēku zīmēt, un nesanāk. Tā kā principā... Ainavas kaut ko? Nē, visu kaut ko. Tā kā ļoti grūti paskaidrot, ko es zīmēju, bet man ļoti patīk tā kā melnbalts stils, man ļoti nepatīk tā kā krāsaini zīmējumi. That's good. Tā kā, tas izklausās ļoti labi, man ļoti patīk māksla. Māksla ir ļoti superīga lieta, tas ir kā cilvēks izpaužās, viņš ieliek savu dvēseli iekšā tajā visā procesā. Tas pats arī ar kustībām, ar cīņas sportu, tas ir viss dvēseliski. Jo kustība, vispārējie mākslas aspekti, tas ir vispār kaut kas tāds, ko es ļoti novērtēju. Mans nav, piemēram, aiziet tur piekdienā uz klubu, vai ne? Kaut ko tur bišķīt, kaut ko paņemt, vai ne? Es vairāk turos pie savas disciplīnas un galīgi no tā nekaunos, vai ne, ka es tur neeju pārtījot katru dienu. Protams, arī patīk, vai ne, atpūsties, bet, loģiski. Bet tas nav tā kā based on my daily routine, you know what I mean? Jā. Okay. Yeah. Kā tev, Kristiāna, ar tiem klubiem? Parētam. Parētam. Citreiz sanāk biežāk, bet tā cenšos. No kurienes tu esi? Vispār no Jūrmalas, bet lielākoties, tā kā es mācos Smiltenē, tad es esmu darba dienās Smiltenē. Smiltenē. Ko tev intuīcija saka? No kurienes es esmu? Rīga. Nē. Jūrmala. Mini vēlreiz. Apakšā, zemāk. Man patīk zemāk dzīvot. Es nezinu, kas varētu būt. Tas ir tuvu Rīgai. Tas ir zemgala. 40 kilometri kaut kā tā. Tā liela pilsēta? Tā ir, diezgan liela pilsēta, un otrais vārds viņai ir pilsēta izaugsmē. Varbūt ir kādas idejas.
Labi. Nē, nav. Es tev iedošu padomu. Sākās uz J-burta. Jelgava. Jā, pareizi. Tu atminēji. Cepums tev. Tas Es neēdu saldums. O, tas labais. Un kā tu izlēmi tā kā tikt nost no visa cukura, vispārējā sūda, kas galīgi nav labs cilvēku ķermenim? Es vienkārši neēdu. Tev vienkārši negaršo, nepatīk? Man agrāk garšoja, bet kaut kas notika. Kas notikās? Heartbreaks? Nē. Es nezinu, vienkārši nepatīk vairāk. Jā, es varu vienu cepumu apēst un visu es vairāk nevarēšu. God. Respektēju. Pašam arī ir tāda lieta, kad cenšos tikt projām no tādām sliktākām iezīmēm, zin kā, lietot tur cukuru, kaut ko tam līdzīgu, healthy, zin kā, priekš sporta ar to, ka tu nodarbojies. Tas īsti nav sporta dēļ, bet tas vairāk disciplīnas dēļ, zin kā, ēst mazāk sūdus, darīt vairāk labas lietas, zin kā, labais vairo labo. Tā kaut kā. Okay. Kas tavs nākamais jautājums? Mans nākamais jautājums? Jā. Nu, īstenībā ir palikuši vien dažas sekundes, līdz jūs atklājat viens otram, kas jūs patiesībā esat. Sarunāts. Okay. Tā kā es domāju, jūs varat jau ņemt nost. Netaupīsim tās dažas sekundes. Davai, netaupīsim. Ņemat nost savus apsējus. Kas te pa gaismām, ķomkot? Dod savu apsēju, lai to netraucē. Kā man attīstās par? Jēzus. Jēzus. Es sveicinātu atpakaļ. Saņemies. Viss kārtībā. Gaismas nekoši. Nu labi, bišķī sākumā attīst. Tas bija tā kā flashbangs, CS spēlē. Tu zini, par ko es runāju. Jā. Nu, kādi jums pirmie iespaidi vienam? Tu esi skaists, to es pateikšu uzreiz. Man patīk tavu nadziņu. Viņi ir nolausti. Nu, kas? Es sākumā redzēju šido te, vai ne? Okay. Es uzreiz no šidā pateicu, bet šo es tagad tikai ieraudzīju. Kā tas notikās? Es klāju gultu un mēģināju sākt ielikt un tad viņš nolūza. Nu, gadās. Tu vari to salabot, Es to vienmēr salabošu, tur nav ko labot īsti. Paņem superlimu un tā bieži, tā nevar. Tā nevar, Pielīmē. viss sabojās. Es izaudzēšu, nogriezīšu un uzdāvināšu. Okay. Tā būs ļoti laba dāvana, meaningful. Oriģināli. Mākslinieciski, jā. Nu, izbaudīs, jā. Un tev būs vēl jautājumi, ko tu mums uzdos, vai... Ir viens jautājums. Es gribu dzirdēt. Tātad, sākam ar viņu. Kāds ir tavs dealbreaker otrajā pusītē? Dealbreaker, tā kā kas tev, nē, tas nē. Ķipā, off. Jā. Kas ir off limits? Tā kā, ko nevar darīt? Jā, kaut kas, ko viņš izdara, kas tev ir tāds uzreiz, tā kā šits nav īstais. Īstenībā labs jautājums. Teiksim, ēd cukuru vai? Nē, tas tā kā tik ļoti, es nezinu, pieņemsim, ja viņš disrespectful pret savu ģimeni, tā tas ļoti, tā kā tas jau arī parāda. Okay. Nē, tā nav, protams. Tā nav galīgi, nē. Jāciena, jāmīl vecāki, mūsu radītāji. Tādi, tā kā otrie pēc Dieva. Bet viņi ir... Tu Dievam tici? Es neesmu reliģijās, es neesmu kristietis, man ir krustiņš, bet es neesmu kristietis. Es vairāk esmu tā kā dvēselēs, meditācijā un tam līdzīgi. Varbūt esi par to kaut ko uzzinājusi savā dzīves gaitā. Tas ir, ar ko es nodarbojos, tāds tā kā dzen budisms, type, shit, you know. Tu kaut kam tici? Es neticu Dievam, es ticu, kaut kas augšā ir, bet kā tas ir kaut kāds Dievs, ko viņi ir tur izdomājuši, tā viņu uztaisījuši pa, nezinu, tur pasakāju dievšķi, tā. Cilvēks uz mākoņu. Aptuveni. Tā kā, bišķiņ smieklīgi, bet, katra ir sava izvēle, kam ticēt, kam nē. Okay. Kamera. Sveiki. Man ļoti patīk, kā tu viņu te piešķipsalē klāt. Paldies. Tas ir creativity, man. Jā. Uzreiz parāda daudz ko. Add Sula Creative. Vai ne? Tu jau zini. Ja jūs gribat arī šitādu setupu, tad droši rakstiet mums. Zvanat. Jā. Rakstiet un zvanat. Kontakti visi ir internetā var atrast. Tieši tā. Bet nākamais jautājums. Mēs pieskārāmies tai kluba tēmai, jā. Un tāpēc es gribu pajautāt, vai, piemēram, viņi grib, iedomājies scenāriju, viņi grib ar savām draudzenēm, atpūsties. Tā kā piekdienā aiziet uz klubu. Vai tu viņu laistu?
vienu uz klubu, nu tā kā bez tevīm viņi grib girls night out, vai viņu laist? Nu, tas viss vispār ir atkarībā no cilvēka paša. Kad es to cilvēku iepazīšu dziļāk, tad es arī tikai to sapratīšu, jo esmu savas dzīves gaitā sastapies ar visādiem ļaudis, ar kuriem nevar beigt tādu uzticības līmeni, bet kā jau es saku, tas ir viss tīri atkarīgs no cilvēka paša. Ja viņš parāda to, ka tas cilvēks ir tiešām lojāls un viņš nedara visādu huiņu, zin kā, tad tas viss ir iespējams, vai ne? Bet tā īstenībā nē, es to nerespektēju, bet kopā, protams, var aiziet, jā. Bet, kā jau es teicu, atkarīgs no paša, I don't know. Kā ar tevi? Viņam tas pats, viņš tā kā ar saviem draugiem grib aiziet uz klubu. Es neko neteiktu, tā kā es neesmu cilvēks, man ļoti nepatīk, ka manu kontrolē pieņemsim attiecībās, nekad arī džeku nekontrolētu. Un ja cilvēks grib iet, droši, es uzticos, tas ir uz viņa atbildība, viņš nezinu, tur man nokrāp vai ko. Yeah. Es tā kā savu uzticību iedevu, viņš pieviela visu. Ceipšī. Nu, jā. I guess, tas ir pilnīgi pareizi, tā kā respektēju arī tādu viedokli. Jā. Tas ir principā tas, ko es arī domāju. Bet man bija šī vairāk to roli, zin kā, ar to uzticību tā grūti, bet to visu var salabot, zin kā. Tas jau uzticība arī prasa laiku, kamēr tu iepazīsti cilvēku, un tikai tu pēc laika vari saprast, vai tu tam cilvēkam vispār uzticies. Jo, ja tu neusticies cilvēkam, kāda jēga vispār būtu attiecībās. Tā ir. Okay. Es jūs gribu apsveikt, jo jūs randiči beidzies, tā kā... Un man ir tikai viens jautājums. Vai jūs aiziet uz otro randiņu? Jā? 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 Ok, ļoti labi. Mēs esam apakaļ ar vēl vienu pāri. Reku, mums ir Džeks, mums ir meitene. Un kas to lai zina, varbūt šeit izveidosies kaut kas arī vairāk nekā tikai draugi. Nu, tad jau mēs redzēsim to. Tātad sākumā pajautāsim Džekam, kā tev sauc, kāds ir tavs vecums un ar ko tu nodarbojies? Big yo, grt, yeah, grab boom in this bitch. Vecums? Yo. Vecums? Undies. Nu, var izlaist. Var nodarbošanās padara. Yeah, nodarbošanās. Entrepreneur, self-employed. Ok, ļoti labi. Un tev? Vārds, vecums, nodarbošanās? Man sauc Sanija. Man ir 19. Un es tā īsti neko nenodarbojos. Man patīk gatavot, māksla. Un kosmētika. Kāda veida māksla? Es esmu grafikas dizainera. Jā. Ok. Labs. Nu, un tātad mēs pajautāsim arī viņiem abiem. Vai tu esi romantisks? Tas ir īstais jautājums. Es esmu ļoti romantisks. Nu, kā tur ir? Nu, tā kā ļoti, zin kā. Tā kā ļoti? Nu, godīgi nē. Es vienkārši esmu super turned, super geeked up. Ait. Viena rozīte, tas ir pieklājīgi. 3. Tas ļoti zelīti. Jā, jo vairāk, jo labāk sanāk. Paļomu. Kā tev ar tām rozītēm? Cik rozes būtu ideāli paši tevi? Man ar vienu nepietiek. Ar vienu nepietiek? Nē. Bet tu esi tikai romantiski. Jā, manuprāt, jā. It's the details ir svarīgi. Mazās lietiņas ir svarīgas. Mazās lietiņas, piemēram. Okay, tev pat tie pielāk mazās lietas, jā. Ai, yo. Pause. Back up the V. Nu, ok. Vispār, interesants jautājums. Bet kāda ir jūsu go-to karaoke dziesma? Kāda tavējā? Ko tu laist karaoke? Vienkārši. Kodak Black, Skrilla. Vienkārši. Karaoke. Es nezinu karaoke dziesmas. Interesants piks. Tā ir go-to vienkārši karaoke dziesma. Jā. Kāda tavējā būtu, Sani? Manējā go-to ir Prāta vērta, mana dziesma un Adela Hello. Un tas tā, hello. Jo. Tāpši. Jūs vispār pilsētnieki vai lauciņi? Es esmu no laukiem. Is it pink though? Jā. Tā vispār... Huizim. Laikam pilsēta. Pilsēta? Pa kur rajonu? Gamo. What you trying to do, my boy? Centrs vai ne centrs? Ne centrs. Ne centrs? Tev nepatīk centrs? Ej, jau.
What you trying to do, Gamo? Pats Anī, man to jautājums. Tu labāk izmanto TikTok vai Instagram? Kā skatoties kādā ziņā? Sarakstoties ar piemēram, kur bija jau. Instagram. Ja tad dzēs ārā savus sarakstus, kur tu vienkārši uzspamo un tad tu pārdomā un izdzēs. Es tā nedaru baigi. Ok. Tu daudz biji? Kas tev hobiji, ko dari savā brīvajā laikā? Nu, es teicu, man patīk gatavot. Ok. Es, izmēģinu visādus receptus, kaut ko taisu. Maiks Tysons. Man patīk arī kosmētika. Arī to es teicu, tā kā es taisu visādus make-upus, kreizī zīmēju, tā kā zīmējums uz sejas un, jā. Uz sejas. Ļoti nice. Yeah, that's what I like to hear. Uz sejas, ok. Un spēlē volejbolu. Jā. Ok, nu, es vēlos jūs apsveikt, jo jūs esat izturējuši uzsinošu randiņu. Un tagad ir laiks novilkt jūsu apsveikt. Es varu vispirms pateikt It's time to beat them Goonies now. Es varu pateikt prikolu vispirms. No. Es viņu jau pazīstu. Viņu pazīst? Jā, mēs jau esam tikušies. Oh, wow. Jā. Tas ir interesanti. Bet, nu, labi, vienalga novilciet apsveikt, paskatieties. Viņš laikam varbūt tev neatcerās vai atcerās. Cik spoži. Tas vēl būs, ka neatcerās. Crazy, ne? Es neatceros. Labi. Ok. Dod širā te, vai nav kaut kur nemētājis kaut kur. Kāda pirmā iespēja? Kā jūs jūtaties? Nejūtos. Super geek, super turn. Ok. Un vienkārši, keep on pushing, you know? Ok. Vispār, es jums aizmirsu paprasīt. Jūs skatījāties to fightu, tipa Tyson Fury pret Usyku? Nē. Vai Mike Tyson pret Jake Paul? Jā, skatījos. Vēlēs, kurš viens otru nolikt vienkārši ar rociņām? Mēs? Jā. Paļba mēs. Uzmācīt. Jūs varat uzmācīt. Pagais iepsīšu bišķiņ Jake Klima function ones are now. Yo. Solidās, davai. Man jau nav. What the fuck? Nav? Lietas vienkārši. Varat Es gaisā. nevaru tā man īstenot. Tad lietas tu virsū tur roku. Es nevaru man īstenot. Let's go. 3, 2, 1. Wow. Es uzvarēju. Big Thor. Ok, interesanti. Jūs kaut ko tā kā sportojat, tik paliekam? Jūs tāds tips tīpi. Perk Olympics, you know what I mean? Olympics. Jā. Ok. Tu teici, kāds ir tavs hobijs? Tu teici kaut ko par to? Kāds bija tavs hobijs? Vienkārši dabūt naudu, piskūtas un kādreiz vienkārši bigger butt, you know? Kā tu vērtē no 1 līdz 10? 8. Ok, nav slikti. Nav sūdīgi, ne? Nav sūdīgi. Shit. Bet novēlējums Sulas skatītājiem to. Mums vajag jaunā gada Shoutouts novēlējums. Gamo. Cerams, ka nekad nebūs free Gamo. Vienkārši. Glīmā function runs out now, jo tikai nav mūvaram slērim. Pasīsimies, kādi man vēl jautājumi sagatavot. Man īstenībā ir daudz jautājumu. Ok. Bet šis ir interesants. Ja kāds uzsēsīja kokteili balstoties to personību, kāds garšot un sauktos? Bļā. По-любому super geek. Kokteils super geek. Un īpašais ingredients ir vienkārši super turn. Ok, fair enough. Kāds tev? Es nezinu. По-любому kaut kāds mojito ar citronu. Bez alkoholiskais. Nē. Puslītrs. Kaut kādu. Negad džepi iepist. Paldies. Ok. Kas ir jūs vispār tādu green flag otrā pusītē? Ko jūs tajā skatāties, ka jūs meklējat partneri? Tās top lietas. Lai māku uzusties sabiedrībā. I ain't got that. Ko es skatos? Es jau zinu. Es zinu? Vienkārši. Nice little booty, slim waist. Skatītāji nezinu. Vienkārši. You gotta be pretty. Ok. And you can't be too dumb. Ok. Tev patīk tā kā gudras meitenes? Koledžas studenti? Par Harvard. Nē, man patīk attīstīt, bet ne līdz galam retardēt bišku trāk. Jā. Saprot? Ok. Jums ir skincare rutīna? Nā. Vienkārši. Jūs vienkārši ūdeni malas tagad? Man ir somā vazelīns tagad arī. Ok. Un kaut kas riekš tēļiņas, ir baļņika dažreiz, saprot? Bam. Jā.
Katru dienu vienkārši pielūso. Land that motherfucker up. Tā tāda klasiska rutīna, es teiktu, daudziem tāda ir. Jā, Bet viņi strādā, acīm redzot, pat visi viņi izmanto. Vai ne, jā. 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 Jūs negribat savu handshake izdomāt? Handshake. Handshake. Dod. Tu gan jau labāk padodas domāt. Mēs varam uztaisīt vienkārši handshake mīnus, tāpēc, ka nesiet. Iksu. Nesiet? Jā. Kāpēc tā domā? Kāpēc tā domā? Vai ne? Es neatskatos attiecībām. Man vajag laiku, lai strādāt priekš sevis. Ok. Ko tu vispār meklē? Tā kā attiecības šobrīd vai kaut ko? Es meklēju attiecības, jā. Ok. Tā kā jau settle down ar bērniem ģimeni? Nē, nu varbūt bērns vēl nē, bet jā. Ok. Nu, es apsveicu, jūs esat izturējuši šo randiņu. Es jūs abus apsveicu, varam aplaudēt. Un jautājums jums, izšķirošais jautājums. Vai jūs aiziet otrajā randiņā? Nē. Tas ir retorisks jautājums. Tas ir reāls jautājums. Nē, es saprotu. Es jau pateicu, ka nav. Ok, sapratu. Nu labi, neko darīt. Tā kā nevar visi būt. Bet es pieļauju, ka tā vienkārši tā servīta volejbolā tev ir slima gan jau. Vienkārši puška. Punk! Un tā bumba lido. Un viņa lido. Viņa tiešām lido. Ok. Tas labs kompliments. Es domāju, ka tu normāli gremdēji par bombu. Jā. Servīti. 10 no 10. Kur ir mans Louis V? Nu, es nevaru tagad. Es nevaru. Tu vispār Instagram esi redzējis. Man ir kaut kā 10 skatījumi. Vispār rīlos nekas. Tas ir nožēlojami. Es esmu vainīgs pie tā, es mēģinu. Nu, tu varētu kaut ko labāk, varētu domāt, kā, es nezinu, to saturu uztaisīt labāk. Sulu, zini sulu? Kādu sulu? Nu, sulu creative. Kas tie tādi ir? Neko nezinu, kas notiek internetu pasaulē. Viņiem ir dating show. Viņi arī taisa kontentu, viņi taisa strādā, taisa rīlus. Viņi domā, kā kaut ko darīt, kā strādāt ar kontentu. Un tu vari paskatīties kaut ko no viņiem, kaut piemēru. Un kas tas ir? Man solīja reāli pirms nedēļas. Būs mans Louis V. Tu esi redzējis man Fendi? Reāli, mans Fendi ir nolietots un vispār. Viss. Tu padomā lūdzu par šo. Šis neies cauri. Brā. Halo, Sula Creative. Jā, es gribēju paprasīt par... Halo? Nebīsties. Sula Creative ir šeit. Kas tu tāds cik ilgi? Tu te sēdi? Nesaucies par to. Pietiekami ilgi, lai saprastu, kas par problēmu. Cik sapratu, tavu draudzeni sūdzēt par tevīm, ja? Nu, par īliem, jā. Nav skatījumi, nav Louis V. Ar ko darīt? Nav skatījumi. Neuztraucies. Mēs tev varam mierīgi palīdzēt, jo mēs ar to nodarbojamies jau pietiekami ilgi. Mēs tā esam gan īsformas saturu, gan garās formas saturu. Varam arī sociālo tīklu menedžmentu tev piedāvāt, kā arī, piemēram, šovu tev uzproducēt. Nu, kas ir vajadzīgs tev brenda vajadzībām? Vairāk tie ir īli, bet varam mēģināt. Nu, davai, tad sarunājam, varbūt sapulci, un tad izdomāsim, kā tev palīdzēt. Davai. Redzat, kā es viņiem palīdzēju? Tas var būt arī tavs biznesa veiksmes stāsts. Tikai padod mums ziņu, mēs varam mierīgi sarunāt sapulci, varbūt uzrakst mums Instagramā, tā arī ir opcija. Tad jau redzēs, varbūt kaut kā sadarbosimies. Sveicināti atpakaļ. Nu, iepriekšējais rādiņš bija labs, bet nebija kaut kā meča beigās, es nesaprotu, kāpēc. Bet, nu, tad jau redzēs, vai šis būs mečs starp šiem diviem cilvēkiem. Tad iepazīstini varbūt ar sevīm, kāds ir tavs vecums arī un ar ko tu nodarbojies. Čau! Nu tā, man sauc Rolands, 20 gadi, brīvajā laikā pavadu trenēties MMA un pa Jelgavu kaut ko mutījot. Okay. Kā tu? Es esmu Madara, man 18, es māksliniecis, visu kaut ko daru.
ar mākslu patīk. Jā. Kādu veidu? Glāznošana, zīmēšana. Uzzīmēs mani? Nu, varbūt. Varbūt, jā? Jā. Varbūt. Nu, tad paliksim pie varbūt. Okay. Kur tu redzi sevi pēc 5 gadiem? Sākam ar meiteni. Okay. Es sevi redzu ļoti successful. Man jau būs viss tā kā čikniekā. Es būšu kaut kur ārzemēs, gan jau strādāšu kaut kādā kino industrijā. Un, jā, tu? Jā, un es, 5 gadi tas īstenībā ir ļoti ilgs laika posms. Tur nekad nevar zināt. Nē, vai es būšu Amerikā, vai kaut ko citu darīšu, vai arī 6 feet underground. Tā jau manīs. Bet, meikošu to stabili zinu. Ņems viņu līdz uz Ameriku. Uz Ameriku? Tad jau manīs. Tad jau manīs. Nevar jau zināt ar acīm ciet neko. Jā. Tātad kāds ir, es ceru, ka jums abiem patīk aizgatavot, jo jautājums ir, kāds ir tavs top ēdiens, ko tu uztaisītu savai otrai pusīdē, respektīvi viņai, ko tu uztaisītu? Jā, ko es viņai uztaisītu. Tur tā. Bija viņa jāpadomā. Bet, manuprāt, mans mīļākais, labākais ēdiens sagriež šķīņķis kopā ar kabānus desām un vēl friškām. Afigēna kopā. Kā samests visu kopā? Jā, visu vienā ķīselī. Tev negaršo, tev nepatiks? Es neesmu tāda ēdusi, bet, to jāapmēģina. Bija šaubīgi. Nē, bet afigēna beigās sanāk. Labi, ja es tiešām tā kā, man ļoti patīk, tad cilvēks es taisīšu, ka kaut kādu frikadeļu zupiņu vai kaut kādu lazāņu, tad, saldījā kaut kādas pankūkas, banānu varētu uztaisīt saldējumu. Ai, tev nepatīk, ko tu uztaisīsi? Ja man nepatīk, tad es vispār netaisīšu. Tad es neieguldīšu savu tā kā laiku, enerģiju, tā kā, kāpēc lai es tā gatavot? Ja tavu dzīvi būtu realitātes šovs, kā tas sauktos? Sākam ar meiteni. Realitātes šovs. Viņa jau kaut kāda aizpildība. Es nezinu, man patīk vienmēr aizpildīt visus savus brīvos brīžus, lai tā kā es nejustos slikti, ka es vienkārši esmu paps uz laiku. Tas ir tas, ko es mēģinu darīt. Jā, un man vienkārši tā būtu filma Life Projects. Simple as that. Jā, tur būtu visās šķīžets, romantika, visu, ko vajag, jā. Sezonām, sērijām, epizodēm, čapteriem, viss kā pienāks. Lai tu skatītos šādu realitātes šovu, vai tev ir jautājums? Es nezinu, vajadzētu kaut kādu traileri pastīties vai kaut kādu to coveru, un tad es skatīšos vai, iesaist. Ok, jums patīk šais tā anime? Galīgi nē. Nesos vispār. Tikai varbūt daži karakteri, kā viņi izskatās, bet skatīties tam baigi nepatīk animācijas filmas. Un šausmu filmas. Jā. Pateik, jūs kaut kādu emociju. Šādi tad var pasīties, bet baigi neskatos. Baigi nav bail no viņiem? Kā tur baidīties? Nav briesmā. Tikai ko jumpscare. Briesmā zem gultas. Kas briesmā? Zem gultas briesmā. Tu? Dažreiz. Vai jautājums, vai tev ir mašīnas tiesības? Man ir visādas tiesības. Okay. Man ir visādas. Kādas? Visādas. To vēlāk uzzinās. Nē, es tev tagad jautāju. Vienkārši pasaka man, kādas tev tiesības ir. Man ir... Human rights. Jā, man ir human rights tiesības. Nē, tiešām, man arī laikam ir, jā. Tev tiešām? Es pārliecinātu? Jā. Sētam arī tiesības ir? Nezināju. Pasaka, kādas tev vienkārši tiesības ir? Man ir visāda veida tiesības. Tev baigi interesē. Es vienkārši jautāju, es nevaru atbildēt, kāpēc tu šakarējies kaut ko. Man ir A, B, C, visa veida tiesības. Ok, labi. Kuģim arī ir. Principā, jūs esat izturējuši pusi no randiņa, tā kā jūs varat vilkt nost savus apsējus un apņekot. Kā jūs izskatījos? Tu tik gaiši! Tāds flashbangs, ne? Čau. Čau. Tu esi čau. Jā, un kāds pirmais iespējas? Ir safe. Safe? Es teikšu, ka nav īsti mans tips. Jā, galīgi ne. Es arī tev ne. Gandrīz aizbraucu jau. Es pedāļu. Jā, es cenšos. Nav tavs tips, Nē, tiemžēl ne. Nav tavs tips. Vai kāds ir tavs tips? Man ļoti svarīgs ir kā stils. Jā, nav stila, jā? Nē. Galīgi nē. Bet tas, ka viņš ir MMA fighters, tas nekompensē to, ka viņam tavuprāt nav stila.
baigi, nē, tas ir forši, ka tu ar to nodarbojies, bet... Plīsīgi, confident. Tas ir svarīgi, pašpārliecības. Tas ir svarīgi būt confident, kad jūties labi. Kā tev tikai apmierina viņas stils un... Nu, ko zini, tāds geto tās, tā kā garāžā dzīvotu. Okay. Crazy. Es nedzīvoju garāžā, es tev teikšu, jā. Kur tad dzīvo? Tiltā? Nē, normāla dzīvoklī. Apsveic. Good luck. No kuras pilsētas es esmu? Jelgava. Es esmu no Rīgas, bet dzīvoju Liepājā. Stalgan. Jā. Nē, un tu atbrauc no Liepājas šobrīd? Nē, es visu brīvāk, es vienkārši Rīgā. Tagad brīvāks? Jā, laikam. Vienīgais brīvāks, kas man ir. Man ir viens jautājums jums abiem. Kāda ir jūsu mīlestības valoda? Kā jūs izrādat savu mīlestību? Es teikšu, ka vairāk tā ēst gatavošana un tā kā ieņemšana savā tajā ritmā. Un tā izpildība, ko es runāju, tā kā, jo man patiks tas cilvēks, tad es mēģināšu darīt visu kaut kādas lietas kopā, lai izmēģinātu dažādas situācijas. Un tā kā vienkārši aicināt. Aiziet paslēpēt. Tieši tā. Paspārdīt lūdzu. Jā. Ok, pieņemsim, viņš tev aicināt uz MMA treniņu. Aiziet ar viņu? Jā. Opā, tas ir bazars. Tas ir čista bazars. Tas ir čista bazars. Es jau turēšu pie vārdu. Ja tu saki definitely, tad bazar nav. Bet tev šeit, ka es iešu, ja tu teici, ka es tev nepatīku un es tā teicu? Tu tā teici? Nē, tu teici, ka es izstāstu, ka es dzīvoju kaut kādā garāžā. Nu, tas tu gribētu dzīvot, tā kā iet ārā kaut ko tādu, dzīvo garāžā. Nu, tas ir vairāk minīgi tad. Ai. Tad viņi uz MMA treniņu aiziet, kas ir tā kā pozitīvi. Nu, tas ir pozitīvi. Jo tā kā, jā, tas tā kā varētu būt otrais randiņš. Jā, MMA treniņš. Tas ir vislabākais. Tu viņu aizvesi savu vairāk kategoriju tiesībām. Jā, ar laivu aizvesi. No Liepājas. Ar laivu, jā. Ok. Tas ir es šaubos, ka es atbildētu. Ar laivu nebrauks? Nē, atbildēt uz ziņām, lai satiktos. Jā, bet treniņies? Nu, nē, ar tevi tad. Es tev vien pataidēšu. Jā, vien paties, jā. Tā situācija, neiev, es tu tagad sēdēšu un melošu, Nē, godīgi, ļoti ret, kad sievietes ir godīgas, tagad respektē. Principā, tad, šis randiņš ir beidzies, es tā skatos, ka jūs neesat atraduši kopīgu valodu un tā kā negribat doties otrajā randiņā, jā? Tā jūs galā atbild. Jā. Diemžēl. Žēl, ka šodien nevienam meču nesanāca, tā. Sanāca! Viens mečs. Jā, sanāca. Viens mečs. Viņi ir labiem. Kur jūs tagad kaut kur iesiet vakarā tusēt? Viss pilnīgi iespējams. Tad jau redzēs, kur kur tās būras būs notēmētas. Paldies, ka skatījāties. Mums bija šajā epizodē viens pāris, kas ir pozitīvi. Bet, ja jūs gribat piedalīties vēl citā šovā, tad pieteikšanās anketa būs lejā un iekomentējiet, vai jums patīk šis koncepts vai nē, vai jūs gribat vairāk kaut ko tādu. Un tad jau tiksimies. Visu labu! Wow! 3, 2, 1. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!